Sveiciens visiem šajā podkāstu epizodē. Pirmo reizi hostoju es, un mans pirmais viesis ir Lauris Zalants. Cilvēks enerģija, cilvēks bumba, vienkārši latgalietis, ja? Džeks no Preļiem. Sākumā varbūt pastāst, kas tu esi, tiem, kas nezina, un no kurienes tu nāc, kā tu esi Rīgā. Kā es esmu Rīgā. Ļoti labi. Paldies, Jāni. Prieks tevi redzēt. Tev ir visas dotības, lai darītu šitās lietas, un tu jau esi, man liekas, pats par to pārliecinājies. Beidzot arī pie podkāstu galdiem esi sēdies. Forši. Paldies par pieteikumu. Sveiciens visiem, sveiciens skatītājiem. Precīzi, mans vārds ir Lauris Zalants. 28 gadi man ir. Prikali. Es tikko sveitos tā kā rādio. Kad tu zvani augšā kādam. Jā, man ir jau nostādīta balss. Nu labi. No Latgales, precīzi, Preļi ir tāda vieta. Skaistākā vieta pasaulē, tic man, ja neesi bijis aizbraucis. Es esmu uz Ādama un Ievas caliņas. O jā. Tā ir skaisti ļoti. Ar dāmu vai ar ko tu biji? Nē, mēs bijām pants turnīrā taisījā. Uzreiz man liek ar sevi. Okay. Nē, viss kārtībā. Es zinu, jā. Es ar to reiz tur biju. Un nevienu reizi. Bet stāsts, tāds standarta laikam ir jāsaka. Pabeidz vidusskolu, ģimnāziju un brauc uz lielākām pilsētām, kur ir mazliet vairāk iespēju. Tas ir runāt par mācīšanos augstskolas. Un Rīga bija tas galamērķis lielākai daļai no maniem vienaudžiem un draugiem un arī man. Atbrauc dzīvot uz šejieni. Tiešām standarta stāsts. Iestājies skolā, kaut kas patīk, kaut kas nepatīk, iestājies citā un šitā te arī muļļājies, tikai es bišķiņ par daudz aizmuļļājos. Pabeidzi? Nē. Nevienu? Nē. Esmu izgājis kursus dažādus, visādus tur aktiermeistarības un radio DJ kursus. Un pēc tam brīvprātīgais darbs šeit, Ghetto Games. Un tas ir tas riteņa velšanās vislielākais iemesls, kas turpina vēlties tagad. Jautājums. Cilvēki, ja satiek tevi uz ielas, tur grib bildi uztaisīt. Tu jau esi Lauris Zalants vai tu esi Ghetto Games? Šitais Džeks no Ghetto Games. Šit īsti labs jautājums. Ja tā padomā, tad vairāk ir Lauris Zalants, bet Ghetto Games arī tiek piekabināts. Un kas interesanti, ir tāds raidījums Pacelt trubu. Tas pat biežāk nekā vārds Ghetto Games. Bet Pacelt trubu, kas automātiski uzreiz asociēs ar Ghetto Games, bet vienkārši tā tiek dēvēts Pacelt trubu. Jā, Pacelt trubu tiem, kas nezina, ir šovs, kur jūs zvanījāt nepazīstamiem. Un absolūti jautrs, absolūti smieklīgs. Un uz šīs tēmas mēs varētu paturpināt. Es nezinu, vai es zinu kādu jautrāku cilvēku. Reāli humora priekšnieks, tur jautrības bumba. Jā. Kādi vārdi? Kāpēc? Nevis kāpēc, bet... Varētu Instagramā bio nomainīt tagad. Tas humora priekšnieks, tas, kas tev tur skatuvēs. Tik labi ir reikinājis. Jā, bet jautājums, tu vienmēr tāds esi vai tikai internetā tu sevi publicē, ka tu tāds esi vai tu bēdājies vai kas notiek, Lauri, ar tevi? Protams, ka es bēdājos. Nē, zini kā, es laikam, tā kā tur ir teicis vienkārši latgalietis, pašā sākumā, laikam tā visa pamatā arī slēpjas tā vienkāršība. Vienkāršība, paskatīties vienkārši uz lietām, mēģināt to, ja kaut kādas tur sāpes vai skumjas un tā, mēģināt viņas tā ļoti, ļoti viegli uztvert un kaut kādā mērā saglabāt to pozitīvismu. Protams, ka tas ir arī izpaušanās veids, ja par to profesionālo pasauli runājam, kas ir sociālajie tīkli un vēl tur raģiņš un tā un citas vietas, tad, protams, ka tā ir tāda pieeja profesionālam darbam, būt uz tā visu laiku tāda priecīgā un tāda laimīgā sajūta. Uzreiz jautājums, vai tad, kad tu biji jaunāks, teiksim tā, kad tu biji jaunāks, vai bija tā, ka tu visu laiku biji tāds jautrīts un bija tāda situācija dzīvē, tu aizēji pie kāda un tev neuztver nopietni? Īstenībā vēl joprojām tā mēdz gadīties, bet es jau to esmu pieņēmis. Un es to vienmēr uzreiz tagad mēģinu tā, pavērst uz to. Man visu laiku gribas teikt profesionālo tā kā pasauli, jo tagad es tā gan apzināti, gan neapzināti esmu šajā visā sfērā ticis iekšā un man ļoti, ļoti patīk. Un man ļoti, ļoti patīk tas virziens, ko es esmu izvēlējies darīt. Ja tu man būtu pajautājis šo jautājumu, vai es esmu tāds arī dzīvē, kāds es esmu internetā pirms dažiem gadiem,
es tev 100% teiktu jā, tad kādus 2 gadus vēlāk man vēlreiz pajautāt, es teiktu 100% nē. Un tagad es esmu sapratis, ka jā, atkal jā. Bet, ja iepriekš es tev būtu tā kā bišķiņ, drusku piepušķojis, ja tev visu pasauli sakot jā, ka es tieši tāds pats arī esmu, es būtu piepušķojis. Es tiešām neesmu varbūt ārpus internetu tur tāds, kurš tur super visu laiku ir tiešām pārlaimīgs un liekas, ka šitam vainas, ja. Un tad, kad es tev būtu teicis nē, kaut kādā mērā arī būtu bijusi taisnība, tāpēc, ka tie ir, tur drusciņi tēlus, tu paņem kaut kādus, ja, tu saproti, kādā virzienā tu gribi tur darboties, ja, kur šitādu vidžiku uztaisīt, kur šitādu. Un tagad es atkal saku jā, tikai tāpēc, ka es esmu sapratis, kā es varu savu privāto personīgo dzīvi, tā kā pačisto un tiešo sasaistīt ar profesionālo pasauli. Yeah. Jo es esmu, kā tu arī minēji, kad es agrāk, ja es biju tur tāds klauniņš klases, un tā ir pilnīgi taisnība. Tā ir pilnīgi taisnība. Es tāds biju, bet es nekad nezināju, kā to varētu pārvērst tā, lai tas būtu kaut kāds ieguvums ne tikai man, jo parasti es to darīju aiz garlaicības. Ja? Jautrība bija manas nezinu, kaut kāda... Tā bija tas bija mans glābēja riņķis no garlaicības, jautrība. Un tagad to visas privātās pasaules personīgās dzīves jautrības esmu ieviesis arī savā profesionālajā pasaulē. Līdz ar to kaut kur, protams, ka es drusciņi pārspīlēju, bet tikai tāpēc, ka tas ir nepieciešams priekš tās profesionālās pasaules. Paturpinot par šo tēmu, ir viens ļoti labs citāts, tikko iedomājies, nezinu, ko es šobrīd citēju, neatceros, kas ir autors šim citātam un kurus viņu lasīju, bet vai tas ir par tevi? Citāts skanēja aptuveni tā: dari to, ko tu darītu par brīvu, bet dari to par naudu. Un tā kā, vai tavs darbs ir tavs hobijs? O jā, es pilnīgi noteikti zem šī varu parakstīties. Ļoti labs citāts īstenībā. Jā, tu uz viņu tā dažādi vari paskatīties un savādāk un citādāk. Abus vārdus var izmantot. Jā, pilnīgi noteikti. Es esmu laikam viens no tiem veiksminiekiem, kam ir paveicies, protams, ieguldot kaut ko tajā visā, ja, un tiecoties un ticot un darot un visas pārējās tās lietas, kas attiecināmas uz savu sapņa darba sasniegšanu, tad es esmu viens no tiem, kurš pilnīgi noteikti var teikt, jā, ka mans darbs ir hobijs un mans hobijs ir mans darbs. Jā, tavs darbs ir radio, tiešais darbs. Un otrs būtu, varbūt tu esi influencers. Nevis varbūt, bet tu esi. Arī, jā. Un jautājums, strādājot radio, neapnīk runāt. Neapnīk visu laiku to, ka tu celies katru dienu ar domu to, ka tu pat nerunāji īsti ar kādu cilvēku, konkrētu personu, bet stāsti kaut kam, kas varbūt kaut kur mašīnā klausās. Nē, neapnīk. Ir kaut kādas reizes, jā, kad liekas, bet tas es pieļauju, ka visos darbiņos ir, jā, kaut kādi uznāk tur tavi tie melnie un tā, un liekas, varētu kaut ko pamainīt un tā. Tīsnībā ļoti ātri pazūd tā doma, jo uz rāģiņu es paskatos ik pēc kaut kādiem 3-4 mēnešiem mazliet citādāk, no citas atkal prizmas. Es kaut ko iemācos jaunu, kaut kas atkal nāk tur projekti kaut kādi citādi, kas ienes svaigumu arī tavā tajā ikdienas ētera laikā, ko tu tur dari un runājies. Un viena ļoti svarīga nianse manā tieši ēterā, kas ir katru darba dienu no 2 līdz 6 radio tev. Ir tas, ka tā komunikācija ar klausītāju, vai pat es teikšu tā, visas tās 4 stundas, 95% ir dzīvā satura veidošana ar klausītāju. Man ir izdomātas aktivitātes, man ir izdomāti jautājumi, man ir izdomāti konkursi, un kaut kas tāds, kas visu laiku veido to atgriezenisko saiti. Un katru dienu tas ir pilnīgi citādāks kaut kas. Tu zini, ka tu katru dienu saņemsi pilnīgi citu atbildi uz tevis uzdoto kaut kādu to lietu, ko tu tur esi izdomājis. 5% ir standarts. Laika ziņas, varbūt sporta ziņas, varbūt kaut kas bišķiņ par kino ziņām un sveiciena laiks. Bet tie sveicieni arī mēdz atšķirties. Ja? Katru dienu viņi atkal citi cilvēki, līdz ar to tur kaut kāds pamats ir viens. Un viss, tādā veidā tu neieslīgsti kaut kādā rutīnā. Ir tikai pamati un māja izskatās katru dienu citādāk. Jā, es dzirdēju to, ka tu teici
projekti, varbūt tev ir kaut kādi šobrīd, ko tu plāno īstenot šajā nākamajā gadā? Kas ir tās, kur tu gribi pieķerties? Labi, viens ir, varbūt tur iemest 10 vārdus hokejā, ja? Bet varbūt no šīs runāšanas, filmēšanas spektras. 2 jau ir iemesti. 2 jau ir. Labi. Es laikam tā tev baigi precīzi nevaru tagad pateikt, ja kāda formāta un tā tas būs, bet es gribētu attīstīt savu YouTube kanālu. Es jau tur biju bišķiņ iesācis, bet es gribētu tā pamatīgāk tam pieķerties. Klāt. Tieši bija iegājis un gadu nav bijis video, bet gribās kaut ko tur ielikt, ja? Jā. Kas tas būtu? Šovs? Visdrīzāk. Kaut kas ar humoru visdrīzāk balstīts, jā. Mēs gaidām pacelt trubu. Atgriešanos. Raimonda, Faņa, mēs ar Siņšu esam gatavi. Yeah? Ja tu par Ghetto Games YouTube runā, Kāpēc es ne? gribētu. Kāpēc gan ne? Jā. Tad īstenosim to. Uzreiz. Okay. Miks arī būs gatavs. Labi, kāda ir tava dzīves misija? Teiksim tā, kā tu uzskati, kāpēc tu dari to, ko tu dari, un kāda ir tava dzīves misija? Dzīves misiju es vēl noteikti neesmu līdz galam apjautis, kaut gan es to tā gribu jau definēt šajā mirklī. Dot iespēju katru dienu pasmaidīt vismaz vienam cilvēkam. Tikai sēdēt. Ļoti salkani skan, jā, un tāds pat cringy drusciņi un tā. Bet tas tā ir, un es nereti nedēļas ietvaros par to pārliecināts vairākas reizes. Šodiena nav izņēmums. Arī šodien tas tā notika. Tā kā liekas, uzfilmē kaut kādu vienkārši parastu storiju, kur tu pasaki, nezinu, tur, paldies, ka, ja, piemēram, par šodienu mēs runājam, es ieliku šodien storiju, kur es pateicu paldies vienai žurnālistei, kas ir uztaisījusi par mani rakstu. Ej, tu nost, kāda reakcija no viņas pašas bija. Tu saproti, cik viņa tos rakstus jau ir uztaisījusi un cik viņai reizes kāds ir pateicis paldies. Es tur caur savu to humoristisko to piegājienu pateicu paldies tā kā viņai. Un viņa šodien bija saskumusi, riktīgi par to, ka tur, starp citu, skolās tika izsludināti, tur terora draudi, vairākās Latvijas skolās šodien, ka tur 12 bumbas sprāks un tā. Un viņa saskuma riktīgi, par tām ziņām. Un atliek Laurim Zalānam pēkšņi pie apvāršņa ar savu storiju parādīties, kas viņai tur uzlabo visu dienu, un viņa tur paldies vārdus vēl vairāku stundu garumā sūtīja. Un tad tu saproti, ar kaut kādu vienu lietu, ko tu ķipa dari gan privāti, gan profesionāli, ja, tur ākstīties un jokoties un tā, to arī cilvēkam uzlabot visu dienu. Tā ir mana fucking motivācija. Tā ir, ja? Jā, tiešām. Un tad uzreiz rodās jautājums, vai nav vienā brīdī tā sajūta to, ka tu šos video, ko tu liec, un tu vairāk to dari kaut kādu skatījumu dēļ vai priekš sevis? Es to zinu, kā es laikam to varētu nosaukt tā, ka atgriezeniskā saite ir svarīga. Nereti manā gadījumā ir tā, ka, lai arī kāda tā būtu, es to pieņemšu un man tā derēs. Lai arī tā ir varbūt negatīva, citreiz pozitīva, bet es uz to tā ļoti objektīvi mēģinu paskatīties. Nevis subjektīvi uzņemt kaut kā tā kā, šitas bija sāpīgi, vai, tagad es esmu super, jā, baigi foršais džekiņš, jā, jūs priekšā, es tā turpināšu. Bet atgriezeniskā saite, uz to es tā objektīvi paskatos un saprotu, ko es varu darīt labāk, ko es varu turpināt darīt tā, kā es esmu iesācis mainīties kaut kur un tā. Un tā ir svarīga lieta, atgriezeniskā saite. Jā, manā gadījumā pilnīgi noteikti, kas ir redzama tātad, vai tie ir skatījumi, vai tie ir laiki, vai tie ir komentāri, vai tas ir vienkārši privāta kaut kāda ziņa, vai vienkārši kaut kur vēl uz ielas satiec un kāds atcerās to, ko tu tur esi izdarījis. Tā ir komunikācija ar cilvēkiem, mazā atgriezeniskā saite, kas ir tāds jau taustāms rezultāts tam, ko tu dari. Tas ir svarīgi, tas vienkārši iedvesmo tālāk darīt. Nevis tāpēc, ka tagad pakaifot no tā, bet vienkārši iedvesmo darīt tālāk. Jā, tu tikko teici to, ka tur uz ielas pasaka, kad redzēji to video un tā. Vienkārši jautājums, vai tu sevi uzskati par slavenu?
Nu, nē, drīzāk nē. Latvijā grūti, man liekas, saukt cilvēkiem sevi par slaveniem. Atpazīstams. Jā. Jā, un par to jokošanas tēmu mēs varētu vēl vairāk paturpināt un varbūt izstāstīt, kurš tev liekas smieklīgs vēl cilvēks Latvijā, kad tu skaties viņu un tev tāds, gribas parēkt vai satiec viņu un uzreiz kādu joku viņš izmet. Nu, no tādiem, ko es neesmu saticis, tas varētu, tā personīgi runājot, es esmu redzējis dzīvē, jā, ka viņš tur darbojas uz skatuves, un tā tas ir Jānis Skutelis. Tas humors, protams, ka katram ir citādāks un dažāds. Ja vienam var patikt, otram var galīgi likt tas nesimpātiski. Tas ir ok. Tad Jānis Skutelis, Renārs Zeltiņš noteikti ierakstās tajā visā. Jānis Kozlovskis, no 4 brāļu apvienības improvizators. Nereāli rēcīgs džeks. Nereāli. Un, protams, arī kaut kādi savi čomi ierakstās visā šitajā. Jā. Tu teici par to, ka ir kaut kādi, kas nepiesaista humors un tā. Varbūt, kas ir tās lietas, par kurām tev nepatīk jokot, nevis nepatīk, bet lietas, par kurām tu nejoko, un pieņemsim, skatoties kādu citu cilvēku, tu skaties, ka viņš par to joko, un tev nav rēcīgi. Kas varbūt ir tās lietas? Tur laikam atkarīgs ir pasniegšanas veids. Ja man, piemēram, nepatiktu, ka kāds joko par, ticību laikam, es tā baigi neizvēlos pats piekrist tāda veida humoram. Bet nereti ir tādi diezgan rēcīgi joki, kas man kā šī humora neatbalstītājam liek pasmīnēt un gribas citreiz iesmiet, un tu tā kā sevi bišķi piebremzē, lai nerēktu. Jo saproti, ka šitas laikam nav tas, par ko vajadzētu varbūt smieties. Ja, tas ir smieklīgi, bet es neizvēlos par to. Tātad tā ir ticība manā gadījumā. Nāve viennozīmīgi, tas tāds arī sāpīgs temats, par ko es nejokoju. Bet es jau vienā intervijā biju minējis, ka es vispār uzskatu, ka drīkst jokot par visu. Jā. Cik vienkārši atļaujas tā tava morālā pieeja visam. Ja, ja tu vari jokot tā kā par nāvi un vēl tur daudzām visādām citādām lietām. Bet tu vienmēr rēķinies ar to, ka būs kaut kāda sabiedrības grupa, kas to neuzskatīs vispār par joku. Bet atkal ir otra tā lieta, ka jāspēj uz visu paskatīties bišķiņ ar kaut kādu humoriņu, un tur, kur humors, tur daļa patiesības, un jo vieglāk mēs uztversim lietas, jo labāk. Piekrītu. Lasīju kaut kur par to, ka tu par joku esi dabūjis pa galvu. Tā ir? Jā. Pastāsti. Ne jau gluži tā, ka mani tur ir, atskaldījuši riktīgi, bet... Faškušāv, ja? Ir nācies, tur pagrūstīties. Es vispār neesmu nekāds lielais tur džeks, kurš ir baigi vicinājis dūres. Ir dažas reizes sanākušas, bet viņas tiešām ir uz pirkstiem saskaitāmas un tādas ar domu labi, ka man bija stiprāki cilvēki blakus. Jo, es nezinu, kaut kur atkal tur tas alkohola klātbūtne, ne jau par mani runājot, arī par mani, protams, es neesmu nekāds svētājs, kurš tur kaut kādos tusiņos nav bišķiņ iedzēris kaut ko. Bet parasti jau tās konflikta situācijas izvēršas, kad cilvēki ir bišķiņ jau citās ārēs un kosmosā. Jā, ir nācies pāršaut par strīpu, ka tu saproti, ka tūlīt būs slikti, šito joku nevajadzēja pateikt. Vai ir vispār tā, ka tu pajoko un pēc tam tāds, šitais nebija labi. Šitais bija ļoti slikti. Ir, protams, ka ir. Bet tāpēc jau mēs arī darām to lietu, lai mācītos un uz visu to, kā es teicu, objektīvi arī paskatītos beigās un saprastu, ko vajag mainīt un ko nevajag mainīt. Arī jokot ir jāmācās tā. Arī jokot ir jāmācās, tā ir. Jā, lai nesanāk aizskaroši un tā. Ir bijis, gan aizskaroši, gan arī tā, ka tiešām, tev piesola pizdi, es atvainojos. Tiešām ir tā bijis un pat ir tā gadījies, ka... Bet tas ir laikam vienkārši par to tavu humoristisko pieeju kā tādu ņemot. Komentāri, kur tev vienkārši novēl, lai tu aizēji tai saulē. Ja? Tā, ka viss kaut kas ir bijis. Tu mācies no tā. Jā, tev pieminēja par alkohola lietošanu jautājums.
tev piedāvātu sadarbību, reklamēt kādu alkoholisku dzērienu vai azartspēles vai cigaretes, saltus, jebko, tu piekristu? Nē. Tu speciāli jautā šo jautājumu. Tev piedāvātu, nezinu, kas būtu tāds skaitlis, nu tur 15, 20 pakas mēnesī, tu nepiekristi. Nu, visdrīzāk, ka nē. Tu esi tātad, atbildīgs. Man ir atbildība, jā, pret to manu sekotāju, skatītāju, fanu vai atbalstītāji. Nu, vienalga, sauciet to, kā gribiet, bet man ir diezgan liela atbildība pret to. Es vienkārši apzinos, cik jauna auditorija skatās uz mani varbūt, jā, kā kaut kādu mazo tur piemēriņu vai atkal atpazīstams cilvēks. Ja viņš tā dara, kāpēc lai es tā nedarītu un tā. Jā, mēs uz to atkal varam paskatīties, kaut kā tā divējādi. Ja man piedāvātu reklamēt, kaut kādas no tevis nosauktajām lietām, es visdrīzāk nepiekristu. Bet, ja jūs mani kaut kur redzēsiet kaut kādā pilnīgi atkal privātas dzīves pasākumā, kur mēs tur atpūšamies un tā, tur alus pudelīti rokās vai nezinu aizejot pie Krivenčī uz Pāļa bazaru, lūdzu nevelciet šīs te paralēles tā kā kopā. Jā, kā es teicu, ko es taču Nē, tas ir skaidrs līdz brīdim, kad tu saki, šis viskijs. Ir vislabākais viskijs. Jā, tieši tā. Jā, tā no šīs es ļoti, ļoti izvairos. Jā, vispār par to sadarbību tēmu ļoti interesanti. Es teiktu, ka Lauris Zalants jau ir kā zīmols. Jau. Tā beidz to ākstīt. Ka tev nāk cilvēki, jautā sadarbības, pieņemsim, zinu, ka Maksima, vai ne? Samsungs. Pastāstīja, kā tu dabūji tās sadarbības, tev ir menedžeris vai kā tas notiek? Vai cik interesanti jautā. labs, ok. Godīgi sakot, es tev nevaru pateikt, kā tas notiek, jā, kas ir tie kritēriji, lai tu atbilstu un iekāptu šajās kurpēs, kur tu tagad šito visu tā kā dabūsi, jā, un tā. Viss sākas ar darīšanu. Darīšanu. Pilnīgi noteikti. To es iemācījos Geto Games esot. Viss sākas ar darīšanu. Pēc tam ar ticību, tam, ka tas strādā, ja, ka tas kaut kurā mirklī līdz kaut kam aizved. Tas, ko tu dari. Un arī vienkāršība manā gadījumā ir bijusi kaut kādā lielākā vai mazākā mērā tā atslēga, tāpēc, ka necepties par kaut ko. Necepties, jā, negaidīt, tur kaut kādas pēkšņi fancy lietas vai par, nezinu, tu izdarīji šito un tad tu dabūsi, un beigās tev būs šitais, tā kā nesacerēties un tā vienkārši darīt un ticēt tam, ko tu dari. Viss, un pēc tam jau tas, kā es minēju, ritentiņš griežas ātrāk un paliek lielāks un lielāks, un tad jau tur, kaut kas tev ar kaut kādiem piedāvājumiem var nākt un uzrunāt tevi. Un šajā gadījumā, tevis pieminētās lietas un vietas ir bijušas tā, ka tev vienkārši uzraksta, piedāvā, jūs satiekaties, parunājaties, kādas ir idejas, ko gribas un tā. Un viss, un tad jūs sākat kopīgi strādāt. Jā. Ja nav noslēpums, pārējiem uz tādām tēmām, teiksim tā, cik procenti no taviem ienākumiem ir no sadarbībām? Jā. No sociālo tīklu sadarbībām, ja? Jā. No reklāmas. Jā. Vienkārši, uz ko es vadu, ir tas, vai ar influenceru, teiksim tā, darbu, nedarbu, tev tas nav darbs, tev patīk to darīt, ja? Bet vai ar influenceru dzīvi, ar influenceru darbu, katram ir savs, cik viņš ir bagāts, bet vai ar to var nopelnīt? Tavā gadījumā? Es laikam, ja tu, piemēram, pasauktu cilvēku, kas ir tikai vienīgā tā lieta, ko viņš dara dzīvē, ja? Kas ir būt influencerim, ir tādi cilvēki tiešām, un diezgan daudz, un paliek arvien vairāk. Es domāju, ka tev viņš pateiktu mazliet citādāku atbildi, nekā es tev tūlīt pateikšu. Bet pirmām kārtām var. Pirmkārt var.
Bet jāatrod īstais un pareizais laikam balans starp tevis oriģināli radīto saturu un reklāmām. Nu, jo vienā mirklī tu tā kā... Ja tev atsakos daudz cilvēku, Nu, jā, tikai nu, reklamēs. tu sāc likt tikai reklāmas, jā. Un svarīgi šeit ir izvēlēties tagad tās kaut kādas savas vērtības un tā, lai, nu, tevis atkal tur iepriekš tās nosauktās lietas, alkohols un tā, ka tas ko tev piedāvā, nav tikai, tu neuzņemies to tikai tāpēc, lai tu saņemtu no tā kaut kādu labumu sev, jā. Tu vienmēr seko, skaties līdzi tam, lai tas, nezinu, ir kaut kāds vismaz minimāls iegūms pārējiem, un lai tu pats to reāli lietu, nezinu, produktu lieto un atbalsti tādā ziņā, jā. Ļoti svarīgi, ka tu neapmāni, ja? Nu, viennozīmīgi, jā. Ja man ir pat vesela prezentācija izveidota, kur es citreiz tur ar jauniešiem tiekoties runāju, kurā ir rakstīts vērtību noteikšana. Un tad tur ir uzzīmēti emoji, jā, tādi, kur ir tur alkohols un tā, un viņi ir nosvītroti, un apakšā ir ar ķeksīti rakstīts vienkāršība, ķeksīts pozitīvisms, ķeksīts patiesums, jā, patiesums. Un šī ir ļoti svarīga nianse, jā, patiesam pret sevi un attiecīgi arī pret tiem saviem sekotājiem. Atbildot īsumā uz tavu jautājumu, var, jā, ir jāstrādā. Tas noteikti ir darbiņš. Tātad influenceru tā kā dzīvē ir perspektīva, ja? No naudas viedokļa. Es domāju, ka jā. Kā būs nākotnē, atkal atvērts jautājums, viss iet un mainās un tā tālāk, bet influenceris kā tāds īstenībā jau labu laiku ir. Arī bez sociālajiem tīkliem agrāk bija tādi cilvēki. Runājot par nākotni, kā tev šķiet, kā būs nākotnē, kā ir jau tagad, vai tas, ka ļoti daudz posto visu kaut kādos Instagramos, tu vai kāds cits, un tad ir tie saucamie heiteri, vai cilvēkam nepatīk, ja? Es saskāries ar kaut ko tādu, ar heitu par to, ko tu dari. Jā, protams. Un tev nešķiet to, ka sabiedrība ir tādā ziņā palikusi daudz mīkstāka. Par to, ka tu tur pajauko ar kaut kādu džekiņu, un tad tev pēc tam zvana viņa mamma un saka, izņem lūdzu ārā. Tādi gadījumi arī ir bijuši. Jā. Man vienkārši šī sāpīga tēma. Nopietni? Es tieši vakar saskāros ar to, ka lika izņemt 2 video. Veselus 2? 2 video. Wow. No skola futbola 4. 5. klasi intervēja. Un es jautāju, kas patīk meitenēs? Mamma, kur pateica, ja, ka bija tas palika video? Nu, kur tava sapņu to mēs izgriezām no tā video, jo tas jau kas tur tāds. Un es jautāju, kas patīk meitenēs? Ja? Tur atbild skaista meitenes. Jautāju, kas ir skaista meitene? Viņi sāka atbildēt, ja, skaista tur meitene. Tur mati blondi, brunetīte, kas tur blondīnīt, brunetīte. Ja? Nu, uz joku līmeņu mēģināja paķert. Tas jautāju, vat patīk pieguļošas biksītes vai kleitiņa? Un Džekiņš pateica biksītes. Un tas nepatika mammai. Un, ko es ar šo gribēju pajautāt? Ko tu gaidīji? Jaunais cilvēks. Ko tu gaidīji? Tieši tā. Un tas, uz ko es vedinu, ir jautājums, vai cilvēki ar to, ka ir tik daudz internetā tagad iespējas, nav palikuši mīkstāki, nezinu, vai pareizais vārds, bet mīkstāki ar to, ka uzreiz ļoti daudz, kas liekas aizvainojuši, kas patiesībā varbūt ir vienkārši kā joks. Nu, atkal šeit uz to var skatīties dažādi. Pirmkārt, tas ir bērns. Ja? Bērns. Bez vecāku piekrišanas, protams, ka tu nedrīkst īstenībā neko likt iekšā, ko jūs tur esat safilmējuši. Ok, tas ir pasākumu ietvaros. Ja? Tur atkal ir vēl tā otra nianse, ka, ja tie cilvēki ir tajā pasākumā, viņiem ir jārēķinās ar to, ka tur tiek filmēts un ka tas viss var tikt publicēts. Atkal otrs, tas ir tas aspekts, ja? Un tad atkal jums, cik tā sirds ir atvērta, ņemt ārā to vai pateikt, tas bija pasākums, tur fočēja un filmēja. Tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka būs iekšā tas ielikts, ja? Ja tur konkrēti vēl zīmīte ir nolikta, ka šis pasākums tiek fočēts un filmēts un var publicēts būt. Tad vispār, par ko mēs tur runājam. Bet atkal, jā, cik atvērta tava sirsniņa ir un ko tad tur tas cilvēks ir izdarījis un pateicis, jā. Tad ir vēl stāsts par jau pieaugušākiem cilvēkiem runājot, ka internets lietas neaizmirst. Tas nozīmē, ka tas var bišķiņ kaitēt tā kā viņam, kā cilvēkam, kā personībai tālāk ejot ceļus, jā.
Mēs augam, mēs attīstamies, mainamies, domāšana mainās. Ko tu esi pateicis vienā gadā, nākamajā tu vairs vispār nedomā līdzīgi. Jā, un esi pamainījis visu kaut kādu savu nostāju pret konkrētajām situācijām. Bet toreiz tu pateici tā, kā tu domā tagad. Nu, pofīgi visiem ir, kā tu tagad domā. Tu toreiz tā pateici, ot pats vainīgs esi. Nu, atkal šīs aspekts ir, jā, ka tu vari sarunāt, nu, muļķības, un tas pēc tam tev var atspēlēties tālāk. Jā. Nu, tā. Jo, kāpēc to jautājumu tāds sajūta, ka vēl pirms 10 gadiem tu varēji publicēt jebko, runāt par jebkuru tēmu, un mūsdienās ir tā, ka tev ir ļoti jāpiedomā, jo tas var atnest sekas, kāpēc domāju, kāpēc tā ir. Ka var atnest sekas? Nē, ka pirms 10 gadiem bija tā, un tagad ir šādi. Jo es domāju to, ka tā nedomāju tikai es. Un to, ka varēja runāt, tur intervēt pilnīgi kā gribu, un tagad ir tā, ka tiešām jāpiedomā, jo var sanākt baigā ķibeli. Kāpēc ir pamainījies? Jā, Kāpēc ir pamainījies? Nu, es domāju, ka tas ir pamainījies vairāk vai mazāk tāpēc, ka vienkārši ir pamainījusies visa tā sistēma kā tāda, runājot par publicitāti kā tādu. Internets, mēdīji, nu visa tā pasaule ir attīstījusies un pamainījusies tik tālu, ka ir iestājies vienā momentā, nu tāds, nu kā tik kādam bišķiņ ieriept, kā tik kādu tā kā apcelt, kā tik kādu atcelt, ja, ir tāda cancel culture. Un ja viņš ir kaut ko ne tā drusciņi pateicis, tu vari uzreiz sākt močīt tur komentāros, un tad tu atradīsi sev domu biedrus, un tādā veidā, nu, tu arī tā kā noliec to cilvēku, kas ir konkrētajā video redzams. Kāpēc tas tā ir? Nu, man tev grūti pateikt, bet, nu, tas ir skaidrs, ka ir pamainījies tā lieta, jā. Tas noteikti ir arī kaut kāds iespējas no ārzemēm, jā, no rietumu pasaules vai no citas jebkuras pasaules ņemot. Tie ir trendi, nu viss šitais, kas ir saistīts ar internetu un to plašo iespēju šobrīd ar viena klikšķa palīdzību kļūt populāram un slavenam. Lūk, tas ir tas, kas to situāciju visu ir pamainījis. Tikpat, cik ātri tu varēji tāds palikt, tik ātri tu arī vari pazust no tās visas pasaules. Yeah. Un tieši tas arī ir tas, laikam, tas vislielākais skata punkts. Jo, nu, vienā vietā tu to ieraudzīji, tas tūlīt būs visur. Un visur, es domāju, nu, mēs varam skaitīt, cik ir platformu, kurās to var ielikt. Mēs varam skaitīt, cik var šitajos mēdījos, tur ziņās, rakstos parādīties. Tas varam skaitīt. Un katrā vietā var būt cita auditorija, kaut kur kaut kas atkārtojas, bet tas plešās, un cilvēki vienkārši, nu, baidās varbūt no tā, jā. Jā, es tā klausies, tev padomāju, es domāju arī ir mainījies vecums, bērnam vecums, kurā ir skāriņotīgs telefons. Protams. Es domāju to, ka noteikti ir agrāk. Un tas arī veido to, teiksim, interneta sabiedrību. Tieši tā, visas tehnoloģijas, jo, redz, tehnoloģijas mainās un mainās mūsu domāšana un attieksme pret tām visām lietām, kas ir tehnoloģiju pasaule. Jā. Tas varbūt kaut kur tas ir ok, kaut kur ir pārspīlēti, bet mēs domājam vairāk par to. Un tas neteiktu, ka ir slikti, ja mēs domājam par to. Es domāju, ka svarīgi. Ja, kā es esmu teicis, ja par to var parunāties, tad jau tas ir nozīmīgi. Lūk. Tā kā tā. Jautājums, mēs pieskārāmies tēmai bērni. Lauris Zalāns, jā, un tu esi publiska personība, bet daudz nemaz nezinu to, ka tev ir ģimene. Daudz nemaz nezinu to, ka jā, tev ir mīļotā sieviete un tā. Es varu par to jautāt? Jautā, ko tu jautāji tālāk? Es pajautāšu. Daudz nezinu, ka tev ir ģimene, ka tev ir bērns arī. Dzan. Un jautājums tāds. Kautrīgi jautā tā. Tāpēc, ka sakos tūlīt jautājums, un tāpēc tā nedaudz kautrīgi jautāju. Teiksim tā, tāda sajūta,
nevis sajūta, bet ka neviens par to nezina. Es draudzenei saku, viņa tā, nestāsti. Tev ir draudzene? Jā, ir. Kas jauns? Kas jauns? Lūdzu, rakstiņa. Jā, lai noskaidrotu, kas par draudzeni. Labi. No. Pēc tam izrunāsim. Bet, jā, tā tad tu nekur neesi publicējis par savu sievu, par tā. Ja pieņemsim, mēs paskatāmies uz Renāru Zeltiņu, tad visi zina jau, kas ir viņa sieva, un var teikt to, ka viņa arī jau ir kļuvusi par mēdīju cilvēku, mēdīju personību. Bet viņa strādā tajā pasaulē arī. Arī strādā, jā, bet es domāju, ka... Es sapratu, jā, ko tu saki. Jā, uz ko es vedinu. Jā. Un tu nekur nepublicē. Pastāsti, kāpēc? Tā ir sarunāts. Pieskarsimies ģimenes tēmai. Es domāju, ka viss ir tur kārtībā. Vienkārši pieskarsimies tam. Šim ir ļoti grūti pajautāt. Īstenībā šeit nav neko, ko gari tagad stāstīt un šķetināt. Tas ir apzināti. Tā ir pirmā lieta. Tas ir apzināti un speciāli tā. Un es varu paskaidrot, kāpēc. Tāpēc, ka man tas ir ļoti dārgs un tuvs. Un šeit arī ir tā atbilde. Tas ir kaut kas tāds, ko gribas paturēt, tā kā tikai sev. Nevis tāpēc, ka es tur, nelepojos ar kaut ko no tā, kas tur notiek, vai kā citādi varētu varbūt padomāt. Bet tas ir tik svēts tāda sajūta, ka, tā kā priekš kam to rādīt? Kāpēc? Bet tas ir tikai mans tāds pieņēmums un mana personīgā pieredze. Es nevienā mirklī nedomāju, ka tas ir nepareizi to rādīt un tā. Katrs ir izvēlējies iet kaut kādu to savu ceļu un stāstīt par to, nestāstīt, veidot saturu no tāda aspekta, kas ir ģimene. Un rādīt, kā tur lietas, kā tur kaut kas, mazajam tur dibda pričuks, kā strādā vai nestrādā. Tas ir pilnīgi ok. Es pilnīgi to saprotu un pieņemu. Es esmu izvēlējies iet citu ceļu. Un mana ģimene ir man svēta un tuva lieta. Tas ir mans patvērums no tā, ko es daru ikdienā. Kāpēc, lai es ikdienas to savu profesionālu atkal pasauli vēl vairāk sasaistītu ar to, aizskatuvi, kur tu vari izelpot beidzot un būt, 100% tu pats. Kaut gan es cenšos arī profesionālajā pasaulē būt 100% es pats, bet tomēr mēs visi ļoti labi zinām, ka īsto cilvēku sabiedrībā mēs līdz galam tā kā varam pilnībā atvērties un būt paši. Un tā ir īstā vieta, mājas un ģimene. Un kāpēc, lai es to liktu kaut kur iekšā? Ļoti skaisti. Saukami tas skan, nē. Stulbi skan. Man ļoti patīk. Tā ir. Es to arī gaidīju, ja, bet tāpat nācās pajautāt. Man liekas, varbūt sieva ar siksu citi kaut kur parādās. Nē. Arī varbūt kaut kas ir mazliet spēlējis to visu šito te, kas novedis līdz tādam atrisinājumam un rezultātam ir tas, ka mana sieva ir citas profesionālās pasaules pārstāve. Viņa nav šīs te publiskās telpas cilvēks, ja viņa neliek neko sociālajos tīklos, viņai ir izvēlējusies atkal citu ceļu. Kaut gan viņai ik pa laikam gribas, bet tas ir kā cilvēkiem, kuriem vienkārši ir personīgai lietošanai sociālajā tīkli. Tieši tāpat lūk viņai. Un gan jau, ka tas arī kaut ko drusciņi ir ietekmējis, bet pāri visam stāv tā svētuma lieta. Jā, viņai cita profesionālais ceļš. Jā. Tev ir radio, tev ir skatuve. Radio vai skatuve? Tāds jautājums. Domā, pasākumu vadīšana? Pasākumu vadīšana vai tomēr radio vairāk patīk? Tas ir tā kā, kā izvēlēties starp bebīšiem, kurš tev mīļāks. Bet es domāju, ka viens otru papildina. Atkal piesaukšu savu prezentāciju slaveno. Ja kāds grib viņu redzēt, aiciniet. Call me. Bet tur man ir tāds vesels slaids un punkts par to, ka viena no otra, un tas vairāk tur par sociālajiem tīkliem un radio runājot, ka viena no otra es tā kā neatrauju. Ja, tā nav tā kā šī ir tāda pasaule, šī ir tāda pasaule. Tā ir pa lielam, bet es esmu atradis tādu vidusceļu, kur es abus divus varu apvienot. Kaut ko aiznest no sociālajiem tīkliem uz rāģiņu, no rāģiņu uz sociālajiem tīkliem, un tā tas strādājas. Kaut kur papildina, kaut kur paturpina, un tādā veidā.
Un par skatuvi un rāģiņu runājot, ir tieši tāpat. Tieši tāpat. Kaut ko es varu paņemt no viena un no otra un abās pusēs arī izmantot. Tāpēc es tev nevaru tā atbildēt. Nevaru. Man nav, ja es tev pateikšu viens vai otrs, es samelošu visdrīzāk. Es tev sapratu. Tiešām? Es tev sapratu. Un, ja tev abi ir mīļi, tad kaut kā samaksāsim. Un man priekš tevis ir sagatavota rubrika. Ja? Jā. Rubrikas nosaukums paturpini. Opa. Ja? Aiziet. Tātad ļoti vienkārši es izlāsu situāciju, un tu paturpini piedomā, ja beigas. Tas var būt jebkas? Tas var būt doma lidojums? Tas var būt jebkas tava brīva improvizācija. Labi. Tā kā tā. Nu sākam! Pirmā situācija. Tu no rīta ej uz darbu, ir rudens, jā, lapas krīt, Jā. Kaut kur kāds dublīts, un brauc garām smagā mašīna. Tev ir nošļāts no galvas līdz kājām ar dubļiem. Izskatās, ka tu esi šmuci palaidis biksē. Nu, ja tā godīgi, ja? Jā, Nu, jā. normāli nolicis lāci. Jā. Un pavisam vienkārši. Tu ienāc radio tev studijā, Jā. ja? Jā. Paturpini. Es ienāku radio tev studijā, kur par laimi neviena nav. Un tā ir patiesība. Es atrodos viens pats radio studijā, un šeit ir mana rāģiņa burvība. Tevi tikai dzird, neviens tevi neredz, un es stāvu puškails un novadu savu tiešo ēteru. Tā it kā nekas nebūtu noticis. Bet tajā mirklī, kad mani apšļaksties, visdrīzāk vienu reizi atļautos nolamāties, jā. Bet tad atkal, tā padomātu, kas tagad atpakaļ tā nepagriezīs? Jāpaņem vienkārši kāds. Jā. Jā. Viss ir ļoti vienkārši. Jā. Labi, nākamā situācija. Aiziet. Mēs varētu uztaisīt kaut kādu, tagad es no radio skaņu kaut kādu paturpini. Varam? Tu saki kaut kādu skaņu, ja tādu, un es paturpini. Tu teiksi paturpini, jā? Nē, īstenībā otrādi. Es teikšu skaņu, un tu pasaki radio balsī tādā kārtīgā, jā? Paturpini vai Jā, turpini? tas, ko es mašīnā dzirdētu, ok? Jā. Na. Paturpini. Ko sveiki atpakaļ Erotiskais radio. Sveiki, esam atpakaļ studijā un šodien rubrika paturpini. Esam kopā ar Lauru Zalānu un nākamā paturpina lieta, kas tev būs jāpaturpina, lasu situāciju. Tu dodies rīta krosā, esi noskrējis 3 km uz vienu pusi. Jā. Saproti, ka esi atstājis mājās bikses. Paturpini. Apenēs es skrienu. Nu jā. Visdrīzāk es skrienu, es tā saprotu, wow, nav bikšu. Kā es diez to nejūtu? Kas notika šajā rītā, ka es esmu izskrējis bez biksēm? Jā, bet ko tu dari? Tev skatās apkārt. Kaut kas jāizdomā. Jā, es visdrīzāk... Tu domā, ka es kaut kā citādāk reaģētu, kā parastais mirstīgais? Nē, es apskatītos, kurš šito tagad bija redzējis. Jā, ātri šitā te piesedzoties skrietu uz mājām. Kurš jau posto? Un kāds jau posto un liek? Jā. Liek internetā. Es visdrīzāk pats par sevi ierēktu un vairāk neietu ārā skriet. Aizskriet uz mājām, apģērbtos. Ka krosiņš nav pie tevis, jā. Es skrietu, es toču tad pāriet uz to, ka es esmu sportists vakaros un tumšajā laikā. Zini, ko es vēl izdarītu? Es 100% nofilmētu un ieliktu sevi storijā. Jā. Kāds atgadījums sanāca, jā? Jā. Lai kādam liktu pasmaidīt. Lai kādam liktu pasmaidīt, un citreiz ir svarīga tāda viena atkal lieta, spēja pasmieties pašam par sevi. Jā. Un manā gadījumā es vismaz tā gribētu domāt, ka man ar to problēmu baigi nav. Jā. Un pēdējais paturpini būs tāds... Paturpini. Būs tāds nedaudz nopietnāks. Varbūt nopietnāks, varbūt ne. Redzēsim. Jā? Nabadzīgs. Ui. Daudrēcīgi. Nav. Nabadzīgs, neveiksminieks, nelaimīgs ir tas, kurš bieži lieto vārdu.
kurš lieto vārdu, kas aizskar citus. Ļoti labi. Jā. Uz šīs nots arī nobeigsim. Uztaisam Uztaisam atvadu intro. Mēs nobeigsim šo rubriku. Nobeigsim šo rubriku. Varam atkal, jā. Na. Paturpini. Paldies, Laura Zālē. Mēs esam atpakaļ ēterā. Ja mēs esam radio, tad jautājums par to, ka tevi vienreiz nepieņēma darbā radio, jo traucēja akcents. Vai tas tev nebeidza likt domāt par radio, vai tas nebija tev kaut kas tik ļoti sāpīgs, ka tu, šis nav priekš manis, ja jau tāds akcents un tāds varbūt izstāst par šo akcentu stāstu ar akcentu? Jā, īsumā runājot, tur gan jau tas priekšstāsts varētu būt mazliet garāks, bet lai ekonomētu jūsu dārgo laiku, paturpini. Īsumā runājot, stāsts tāds, mēģināju tikt vienā rāģiņā iekšā. Plus mīnus kaut kādu gadu es tur mēģināju tikt iekšā. Nevis tā, ka, kā piemēram, ja mēs iedomājamies, ka tas ir brīvprātīgais darbs un nāk to darīt tā kā baigi bieži un tā, bet tas bija tāds, kad ir iespēja apmēram, tu atnāc patrenējies un tā ieraksti tu kaut kādus savus ēterus un tā. Un līdz momentam, kad tā trenēšanās aizved arī līdz opcijai tikt iekšā novadīt kādu ēteru. Un es novadīju 2, un man pateica, ka nebūs tā kā turpinājuma. Šim jau ir tas latgaliešu akcents. Protams, ka bija sāpīte, ja? Bet īstenībā laikam tā kā ejot drusciņu vairāk uz priekšu, es saprotu, kāpēc viņi tā izdarīja. Un es nevienā mirklī arī neturu ļaunu prātu. Varbūt sākumā es saku, bija tā sāpīte, bet, un protams, tas bija tāds. Bet tā bija sāpe tikai par to, ka nevar būt, ka es to savu sapņu darbu neiegūšu. Ja? Es esmu tik ilgi gājis uz to un to gribējis, un vai tiešām tikai tāpēc, ka es esmu no Preiļiem, no Latgales. Es nevarēšu strādāt radio, nevar būt tā. Un bija tā kā sāpe par to. Un tas atsvieda mani atpakaļ, tajā dzīves kaut kādā... Kā es teicu, priekšstāsts tam ir bijis, ka es tur esmu bijis tāds izklaidīgs un neko nedarījis un tikai par tusēšanu domājis, un tas atsvieda šis notikums atpakaļ uz to, ka atkal ir svarīgi tikai cikos pamostoties sāksies, tusiņš, cikos šodien mēs sākam tusēt, vienīgā svarīgā lieta tavā ikdienā. Bet ātri es apjautu, ka šitas nestrādā, kaut kas ir tomēr jādara un jāmaina, un ja jau sapņu darbs, nav tā iespēja, ko es varu šobrīd darīt, tad jāiet citi ceļi. Un tā es arī darīju, ilgi par to neskumstot, un beigās caur brīvprātīgo darbu nonākot Geto Games, kur īstenībā visas tās lietas, ko es biju iedomājies, ka es gribētu darīt, beidzot savilkās vienā veselumā. Es biju kaut kad domājis, ka varētu iet par aktieriem, es biju pat iestājies skolā vienā, kas varētu tur izgāt tos aktieru meistarības kursus, tad tas rāģiņš, tad es tur, tautas dejas esmu dejojis un futbolu spēlējis, un vienā vietā tas viss, ko tu tur, un vēl žurnālistiku esmu mācījies, domāju, būšu tur žurnālists baigais un tā. Vienā vietā atnākot, tas viss sasaistās. Esot Geto Games, tev ir nācies iejusties tur tēlos, intervēt cilvēkus, tu pats zini, kā tās lietas strādā. Un šeit es tā kā pats sevi beigās atradu un sapratu, ka es tomēr kaut kam, laikam esmu derīgs, tā kā, ja? Kaut kam laikam esmu derīgs. Un beigās tas rāģiņš pats tā kā atnāca un piedāvāja man strādāt pie sevis, un paņēma mani cits radio, ne tas radio, bet paši atnāca un piedāvāja. Respektīvi, tāds tas stāsts par rāģiņu bija sāpe, un šeit papildinājums, kāpēc es saprotu, kāpēc viņi tā izdarīja. Tāpēc, ka jauns puikiņš, bez pieredzes iepriekšējās, vispār nevienu nepazīst tajā pasaulē, vienkārši tur raksta un laužas iekšā bez mazai, ka grib šito darīt. Plus vēl ar latgaliešu akcentu, un plus tātad vēl nav strādājis šajā sfērā, kas ir radio, un vēl viens plus sabiedriskais mēdījis. Tā ir ļoti liela atšķirība starp to, kas ir par nodokļu Latvijas iedzīvotāju nodokļu maksātāju naudiņu veidots saturs.
un privātais, nosauksim to tā. Ja. Šis bija sabiedriskais mēdījis. Un ielaist tādu džeku iekšā baigais risks. Un tāpēc es tā kā saprotu, kāpēc viņi neuzņēmās to risku. Tāds stāsts. Tāds stāsts par akcentu. Nu, tad, ja ir tas akcentiņš, ja viņa nav, tad es gribu no tevis nedaudz, lai tu parunā latgaliski. Un tāpēc ir vēl viena rubrika. Uzreiz, priecīgs. Jā. Rubriku mēs atkal uztaisīsim. Rubrika ātrie jautājumi. Jā? Jāatbild vienā, 2 vārdos. Jā, ilgi nedomājot. Jā. Ja? Un tieši tik vienkārši. Latviešu valodā jāatbild. Un jāatbild latgaliešu valodā. Ja? Labi. Vispār Būs joņi. Būs joņi. Un tad arī uztaisīsim atkal intro. Aha. Ja? Jā. Kāds nosaukt? Ašie jautājumi. Ašie jautājumi? Jā, tikai tev jāiejūtās jau un tad latgaliešu valodā. Labi. Ja? Jā. Aši jautājumi. Nu, ko sveiki, Joši jautājumi. Mēs esam kopā ar Lauri Zalānu un uzdevums būs pavisam vienkārši. Ašie jautājumi atbild 2, 3 vārdos, varbūt vienā. Īsumā un nedomā pārāk ilgi. Nu, Labi. Tad sāksim. Un jāatbild ir latgaliski. Ļoti vienkārši. Kāda cilvēka īpašība tev visvairāk besī? Man nepateik divkūseiba. Kas ir persona, ar ko tu gribētu pavadīt dienu, bet vēl nav sanācis? Nu, es tev porjautošu tādu papildinājumu īdot. Man lūdzu, tas ir Latvijas vai no ārzemēm? Viens Latvijas un otrs no ārzemēm. Viens teica, otrs teica, ja? Jā. Nu, gan seit, ja? Nu, no latviešu mēs paimšu, lai Jons Petersons no citiem zāņiem, no ārzemniekiem lai Jims Kerijs. Aktīrs, jā. Ļoti labi. Kāds būtu labs tavs autobiogrāfijas nosaukums? Vienkārši latgalīts. Zināju. Zināji, ja? Zināju. Apnikušākā... Pareizi? Apnikušākā dziesma radio. Tā ir. Tev. Otri skrīn cauri savā galvā visam tam sarakstam, kas tur ir. Eisumā, ja? Eisumā. Aizmirst nosaukumu. Lai Joels Korijs i MNK Head and Heart. Okay. Jā. Jautājums šāds. Tas piedzims pasaules kaķu dienā. Ko? Jep. Tāpēc jautājums kaķi vai suņi? Suņi. Viennozīmīgi suņi. Jā. Un pēdējais jautājums. TikTok vai Instagram? Ai. TikTok. Jā. Bet es tev varu paskaidrot, dēļ ko tā ir. Jā. TikToks dēļ to, ka tur ir vairāk radošums ielikts vidā. Jā. Tā definēsim to. Radošums ielikts daudz vairāk vidā. Jā. Tu saproti, ko nozīmē vidā? Vidē. Nē, iekšā. Jā. Vairāk radošums iekšā ir ielikts, jā. TikTokā. Tur ir, tik tīšām radošums, tur ir daudzveidība. Jā. Es zinu, ka Reels video arī ir vērtīs leidzīgi, bet TikToks naskait tev vairāk met viersā visādi, citādam pasauliem visādus brēnumus i prikolus, jā. Es kaut kā piekritīšu to tādā ziņā, ka to nemanot, bet TikTokā tu vari ilgāk nosēdēt. Jā. Kaut kā kaut kā tā sanāk. Jā. Pīkreitu, Joņi, pīkreitu. Tā kā rubrika ir noslēgusies. Aši jautājumi. Ļoti labi. Nu ko, ar šiem jautājumiem mēs arī noslēgsim šīs dienas podcastu. Tiešām liels paldies tev, Lauri Zalāni, par to, ka atnāci, par to, ka bija ar mani. Es biju satraucies no sākuma, bet ātri pazuda runājot ar tevi. Es domāju to, ka sanāca ļoti dabīga saruna un cerams, ka tev arī patika. Man ļoti patika, Jāni. Tiešām paldies, liels, ka tu mani paaicināji.
turpini darīt to, ko tu dari, vecais. Tev sanāk jau, tu esi normāls breksis. Es tev izsaku, tā ir. Paldies, bro. Bet pirms mēs vēl dodamies prom, varbūt mazo tādu nobeigumu, jā, visiem izstāstam. Labi. Tu izstāsti. Tu kā jauns cilvēks būdams, cik tev ir 18? 19. Kas nav kārtībā Latvijas futbolā izstāsti? Latvijas futbolā. Oj. Tavuprāt. Manuprāt. Latvijas futbolā ir kaut kas jāmaina. 5. vieta basītī, 3. hoķītī, 136. futbolā. Tūlīt spēle Latvija-Armēnija. Fani boikotē, viņi neies uz spēli, bet viņi stāvēs pie stadiona. Futzālā ir tikai 2 komandas šobrīd. RFS un Rīga FC, kuras uzvar 20-0. Tas nozīmē to, ka šīs 2 komandas nepaliek labākas, jo viņas spēlē pret vājākiem. Un vājākiem pazūd motivācija, jo viņi nevar uzvarēt. Šādas situācijas daudz skrien caur galvu, un kāpēc tā, kas ir jāmaina. Es tev pat nevaru pateikt, kas ir jāmaina, bet es noteikti zinu to, ka ir jāmaina tas, ka ir jāļauj jauniešiem spēlēt, un jo vairāk tu spēlēs futbolu, ar lielāku pašadevi, ar lielāku motivāciju, mīlestību pret sporta veidu, jo drīzāk būs rezultāti. Tāds ir mans viedoklis, ka ir jāspēlē, un tā bumba pat lips pie kājām Latvijas izlasēji, un mēs uzkāpsim jaunās virsotnēs. Es uz to ļoti ceru. Jādod vieta jaunajiem, tu tā kā domā? Arī par lielo izlasi, piemēram, runājot? Runājot par to, man ir tāds sajūta, ir nenormāli talanti līdz 16 gadiem. Tad ir kaut kāds posms, kurā nenotiek attīstība vai kaut kas tāds, jo redz, tiešām viņš iespēlēs kaut kur. Un tad ir kaut kāds posms, viņš pazūd un spēlē, tur teiksim, Latvijas līniju, pieņemsim virslīgā, kad bija mazāks, bija potenciāls Premjerlīga vai kaut kur tur. Kas tas ir lūzuma punktā? Kas tur ir tāds? Tu no savas pieredzes vari pateikt. Kas tur notiek? Atverās tusiņa vibes? Atverās tusiņa vibes, kaut kur sāk noslīdēt no treniņiem, varbūt kāda meitene iepatīks un tur atņem laiku. Tas var būt, bet teiksim, tā to var arī apvienot, es tā teiktu. Okay. Tā kā... Jāpievērš uzmanība vairāk jaunajiem, ja? Jā. Šobrīd. Gan no treneru puses, gan vecāku, gan arī pašiem jauniešiem. Un jāpieskat viņu. Paldies, ka pajautāji, un ar to arī mēs noslēgsim, jo futbols man un arī tev, es domāju, ļoti tuvu tēma. Taisnība. Paldies, ka skatījāties. Čau visiem. Paldies, Jāni. Čau visiem. Tiekamies nākamajās epizodēs Geto podcasts.